Dienvidkurzemes novadā darbojas 33 bibliotēkas. Viena no tām atrodas arī Nīcas pagastā. Nelielajās un mājīgajās bibliotekas telpās lielākā rosība sākoties pēcpusdienā atzīst bibliotekāre Gunita Mūrēna, jo tad šeit burtiski sabirstot pilns ar skolas bērniem. Man šķiet tāda diezgan laba lieta ir, ka tie bērni, kas grib bibliotekā palikt ilgāku laiku, tad viens no tādiem noteikumiem, ka viņiem vismaz 10 minūtes ir jāpalasa kādu grāmatu. Un, lai zinātu, cik ir 10 minūtes, tad mums ir brīnišķīgi smilšu pulkstenīši. Ja sākotnēji, dažs varbūt nebija gluži apmierināts, tad šobrīd tas ir tā iegājies, ka jau uzreiz ņem savu smilšu pulkstenīti, palasa, un pēc tam tad ir dažādas citas aktivitātes. Dažkārt jau piemirstas, ko tad varētu vēl darīt. Tad es esmu sagatavojusi 35 dažādas izvēles, ko varētu darīt. Un ir tādi, kas vienkārši izvelk kādu, es varētu šito darīt, bet cits pārskata un padomā, ko tad viņš vēl darīs. Un tas arī tā labi strādā. Bibliotekāra darbs ir radošs un daudzveidīgs, atzīst Gunita, kurai šis esot sapņu darbs. Tā piemēram, lai veicinātu interesi par grāmatām un lasīšanu, tiekot veidoti noslēptie uzdevumi, kuri meklējami grāmatplauktos. Tad, ja viņi grib tikt pie loterijas, tad kas viņiem jādara? Protams, bibliotekā vispirms viņiem ir 10 minūtes jālasa. Pēc tam viņi izlozē tādu lapu, kurā vietā ir viņu uzdevums paslēpts. Kas te ir? Tad es esmu pie plauktiem salikusi numurus. Piemēram, šeit ir bibliotekas 2. telpā, 3. plaukta, 3. nodalījumā no augšas. Un tad viņi meklē, kur tas ir. Un tālāk ir uzrakstīts, kurā grāmatā tad tas uzdevums ir. Tas viņiem ļoti patīk. Jau 3. gadu bibliotēkā mazajiem lasītājiem tiek rīkots burtulāču lasīšanas maratons. Pērn tajā piedalījušies 30 dažādu vecumu bērni, kopā izlasot 383 grāmatas. Es nekad neizceļu, kuram ir 1. vieta, kuram ir 2., bet bērni jau paši iet pie ekrāna un skatās, cik viņš ir izlasījis un cik klases biedrs ir izlasījis. Bet tur arī tās vietas jau nebūtu nopietni izcelt, jo tur ir bērni no 1. klases līdz pat 8. Nīcas pagasta bibliotēkā pastāvīgo lasītāju skaits ap 300, un, kā izrādās, tad nīcenieki ir vieni no čaklākajiem grāmatu lasītājiem visā Dienvidkurzemes novadā. Priecājos par katru, kurš no jauna sāk nākt uz biblioteku, gan pieaugušie, gan bērni, un es īpaši cenšos rūpēties, lai bērni būtu. Jo, ja tos bērnus šobrīd nemotivēs lasīšanai, tad nākotnē bibliotekas mums nebūs vairs varbūt vajadzīgas. Tā vējiem būs literatūra. Un kas tev patīk visvairāk lasīt, kādas grāmatiņas? Vispār visādi veidi. Jā. Kriminālās tev arī jau ļoti patīk. Par to nav ko runāt. Jā. Filmas arī man patīk krimināls. Dzīvoja vajag astumu. Jā. Krimināls un romāns un kā var teikt, dokumentāls. Kāpēc gan ne, jau var. Skatās filmas, hokejus, futbols, jūs lasat grāmatas? Es arī skatos hokejus, arī skatos filmas, bet es atvēlu laiku arī grāmatas lasīšanām. Man tieši tagad interesē grāmatas par investēšanu un tam līdzīgs. Un, protams, arī detektīvi. Kas ir Aklais randiņš? Jā, Aklais randiņš mums jau ir arī vairākus gadus. Aklais randiņš ir pirms Valentīna dienas. Tad es esmu sasaiņojusi neredzamas, jaukas grāmatas. Un cilvēks atnācis parasti savu ierasto literatūru ņemt, var arī izvēlēties vienu tādu noslēpto grāmatu. Un tad ir tāds gandarījums, ka kāds atnāk atpakaļ nākošajā reizē, kad viņš ir mājās atvēris savu
savu dāvanu paciņu un saka, ai, cik tas man noderēja, tas bija tieši īstajā brīdī. Un tad tāds patiešām gandarījums, un es zinu, ka jau Valentīna diena tuvojas, ka es saiņošu atkal. Tā kā darba pilnas rokas. Man patiešām garlaicīgi nav it nemaz, bet man tas patīk. Aizputes pilsētas bibliotekas bērnu literatūras nodaļas durvis rīta agrumā ver bērnu dārza pastaciņu audzēkņi, kuri šeit ir bieži viesi bērnu rītos. Labrīt, vēlreiz jums visiem! Labrīt, jā! Jūs atkal esat atnākuši uz biblioteku, un tev ir 4 gadi, ļoti labi! Jums arī visiem, bet jums šogad visiem būs cik gadi? 5, jā, jūs jau esat diezgan lieli. Šodien mūsu bibliotekā ir ne tikai grāmatas, bet arī izstāde. Un izstāde ir to, ko pilsētas bērni, varbūt arī bērni no blakus ciemi ir savā brīvā laikā izveidojuši, uzzīmējuši, ar savām rokām saveidojuši. Un šeit, kā jūs domājat, kas šitā varētu būt? Māja. Māja, jā. Laukā ir iestājusies ziema, un viss pamazām sasals. Tās ir sasalušās rases lāsītes, kuras ir pārvērtušās tādās kristāliņos. Un kā jūs domājat, kas tajā mājā dzīvo? Pelītes. Vai jūs pelītes? Augšā dzīvojas kādreiz stārķis, kurš ir aizlidojis uz siltām zemēm, jā. Un vai jūs zinat to pasaku par lauku peli un pilsētas peli? Cits aiz cita seko bibliotekāris Daigas stāstītie fragmenti no dažādām pasakām un stāstiem, tādējādi atdzīvinot skolēnu interešu centra radošo darbu izstādi. Īpaši liela bērndārznieku interese par šūtajām rotaļlietām, kurās atpazīstami grāmatu un filmu varoņi. Kas tas ir par kaķi? Mēls kaķis. Kas ar vieninieku virsū, bet kas tas ir par kaķi? Pirmā vietā. Ko tas Latvija uzvarēja pirmo vietu. Pirmo vietu dabūja Latvija, jā. Un par kādu filmu Latvija dabūja pirmo vietu? Mēs to esam Par kaķis traumi, redziet, kā jūs un jūs jau noteikti kāds arī redzējuši šo filmu, jā. Lemūrs. Jā, lemūrs tur bija, kas vēl tur bija pa dzīvi? Putns bija, jā. Taču bērnu rītā bibliotekā iespēja ne tikai klausīties un rotaļāties, bet arī pašiem padarboties. Šoreiz darbiņš atbildīgs, jāizgatavo šī gada simbols čūska. Katram sava, krāsaina un neatkārtojama. Es uz biblioteku, tagad tā ir sanācis, ka gandrīz katru mēnesi. Es pazvanu Daigai, paprasu, kas viņai ir interesants bibliotekā vai kāda mums ir mēneša tēma. Viņa man piedāvā, ko mēs varētu atnākt, padarīt ar bērniem. Kā jūs vērtējat šādu iespēju? Un brīnišķīgi, bērniem arī patīk. Un tagad jau tas ir tik moderni, ka te atnāk, te nav tikai tā grāmatu lasīšana, te arī darbojās un katru reizi kaut ko uzstājas, kaut kādu interesantu darbiņu. Un bērniem patīk, pateica, ka nāks uz biblioteku, viņa lielāko prieku. Mums ir ļoti aktīva sadarbība ar bērnu dārza pasaciņu, un tiešām tā interese ir, un viņi atved savus vecākus, kuri pirmo reizi ir bērnu bibliotekā, vai savus omas, vai ko, jā. Tā kā jā, tā lasīšana ir tā 1., 2., 3., vēl 4. klasē. Kas jums šodien vislabāk patika? Taisīt čūskas. Man arī. Šādi bērnu rīti regulāri notiek arī citās Dienvidkurzemes novada bibliotekās, un iespējams, ka tas arī veicinājis lasītāju aktivitāti. Neraugoties uz jaunajām tehnoloģijām un pārsātināto digitālo vidi, grāmatu lasīšana nebūtu nav mazinājusies arī pieaugušo vidū. Grāmatas lasu un ir pieprasījums, un jau decembrī nāk un prasa jaunās grāmatas, un tagad nāk un prasa jaunās grāmatas, jo arvien vairāk cilvēki izvēlās grāmatas ņemt no bibliotekas un lasīt, nevis doties uz grāmatnīcu un iegādāties, jo cenas kāpj un arī grāmatām cenas ir kāpušas. To mēs arī varam redzēt pēc statistikas, kad mums ir
summa, par kuru mēs iegādājamies grāmatas, un mēs redzam, cik mēs iepriekšējā gadā nopirkām grāmatas un cik tagad, kad samazinās grāmatu skaits, ko mēs varam nopirkt par to summu, kas mums ir. Vispopulārākā literatūra, protams, ir detektīvu romāni, kā arī latviešu rakstnieku darbi. Šogad pirmoreiz izveidots pieaugušo lasītāju top 10, kurā apkopoti čaklākie lasītāji Dienvidkurzemes novadā. Pārsteidzoši, ka visvecākā lasītāja no Embūtes pagasta 89 gadu vecumā izlasījusi 43 grāmatas. Čaklākais lasītājs nenāk no pilsētas, bet nāk no pagasta. Un tas ir Nīcas pagasts, kur ir gadā izlasītas 267 grāmatas, un tā ir Inese Lozinska. Un tās ir tikai grāmatas, neiet runa par periodi. Un tas skaits ir, ja pirmai vietai 267, tad 10. vieta ir 153 grāmatas. Lai uzlabotu bibliotekas pakalpojumu pieejamību novadā pēc noteikta grafika 4 maršrutos, vienreiz mēnesī kursē bibliobus. Pavisam drīz Aizputē un Grobiņā tikšot atvērti bibliomāti, jeb grāmatu pakomāti. Mums ir grāmatu pakomāti, kuru atklāšana vēl tikai būs. 2 tādi ir, tas ir Aizputē pie bibliotekas un Grobiņā būs, kur cilvēkiem būs iespēja pēc darba laika saņemt grāmatu, vai arī nodot, jebkurš varēs nodot grāmatu, un tad darbinieki, ja tā ir sestdienas svētdiena, tad pirmdienas rītā izņems grāmatas un tiks atzīmēts. Vēlos, lai visas bibliotekas saglabājas, lai tās ir, lai attīstās un lai viņās lai modernizējas, lai paliek tas kaut kas savs, bibliotekas grāmatas un tas, bet lai ir moderns, pieejams, lai jebkuram ir vēlme ienākt viņā.